Basists nokavē. Kā parasti. Tas ir aritmija, ja? Nu jā, jo vispār tā ļoti boileru pasauli vispār ļoti maz nekās. Vajadzēja no manis paņemt, es to piedāvāju, bet ušno. Jā, bet es nebūtu nekam uzlicis. Man griezt augstus tā kā Daini var skāpī. Tu var piezāģēt. Es boileru nevaru piezāģēt. Var viņam iekšā ar siltinājumu, sāk nogriezt siltinājumu gabalu. Mēs laukos noņēmām, ne jau mēs, bet tētis mans nogrieza boilerim to augšu, un mums viņš ir pirtī pieslēgts kā katls. Vajag vēl vienu katlu jums varbūt tās? Tipa, zin kā, siltiem ūdenim, rendeniem ūdenim. Kājām, rokām. Bet nē, viņš normāli uzvāra. Tik pielēja pilnu un viņš uzvāra. Tikai bez vāka. Vāks virs uztaisīts no koka un kaste apkārt koku. Būjoni iebar iekšā vēl. Tik vienreiz mēs kaut kā bija tāds, es neatceros, kas tas par pasākumu pie mums laukos bija. Protams, es biju vainīgs, ieslēdzu ne tos slēdžus. Un pie reizes, tas boilers arī uz slēdžu, un es viņu palaižu, es domāju, ka es vienkārši apgaismo ieslēdzu pirtī. Un tad vienā brīdī tu sēdi un saproti, ka pirts silti ir. Un baigiet vajag iet ārā no pirts. Tur jau vārās. Tur litrs ūdens ir viss. Tur bija traki. Tas ir labi īstenībā. Galvenais viss tādā stresā, bet mēs taču nekurinājām. Nu jā. Kas deg? Tur boilers vārās. Galvenais, ka noskaidrots. Boilers vai broilers? Broilers ir vistas, man liekas. Broilers. Bet bieži vien dzirdēts, ka broileru spēku. Viņu arī var uzvārīt. Tavā gadījumā var boileri vārīt. Arī buljons labs sanāk īstenībā. Broilers boileri. Skrimšļu kaula maisījums jau cīsi var uztaisīt. Skrimšļu kaula maisījums. Labs nosaukums. Šito lasīju, bet redzēju, bija tāds raidījums pārtikas, nebija kaut kāds ne te eksperts vai evidents vai kaut kāds tāds pārtikas. Bija. Kaut kāds raidījums bija tāds tev. Tie, kas steigā pa veikaliem? Nē, tur bija, ka ķidāja ārā visus produktus, no kā kas ir sataisīts un tā tālāk. Un bija runa par rakveres cīsņiem, laikam, toreiz. Un tur bija, kad citur tie bija, ka tur 8% gaļas, jautājums, kas ir tas pārējie 20% un tā tālāk. Kā ūdens, sāls un cukurs. Tur vārdu, tas pārtikas eksperts, kas jau tur, kuram bija lēms runāt, kas saka, tas tur pasaka, kad skrimšļu kaulu maisījums. Uz to padomu. Labs nosaukums albumam. Jā, vispār grupa tāda labi varētu būt. Un tagad jums uzstājas skrimšļu kaulu maisījums. SKM. Es domāju, ka tu runā par tiem, kas viet pa veikaliem, jo man vienreiz bija tā, ka slepenie pircēji, jā, un es tātad iebraucu Kūlā, kas ir pie Rīgas, tas, kas saurieši, jā. Un tur tas Kūliņš stāvēja. Viņš, man liekas, viens no pirmajiem parādījies bija. Un mēs iebraucam iekšā, tur braucot pa ceļam uz koncertu, un tās pārdevējas tādas stāv un skatās, es pasūtīju burgeru, viņas saka, mēs zinām, kāpēc jūs šeit ieradāties. Es saku, kāpēc? Mēs jūs pazīstam. Es saku, nu kā jūs pazīstat? Jūs esat slepenais pircējs. Es saku, no kura laika, tā kā pēc kā to var pazīt. Mēs zinām. Mēs jums ataisīsim labu burgeru. Es saku, labi, paldies. Es kādreiz, kad strādāju vēl studiju gados, es piehaltūrēju. Man piedāvāja restīvi, tas bija laikam Svetbankai, tēlot slepeno pircēju un pārbaudīt, cik labi darbinieki pie kasas vai letēji, vai zinu, teiksim, tos kaut tur komisijas, nosacījumus, kādiem tur jābūt kredītkartēm un šim hiptokāriem vispārējo. Un tad mēs atnāk tāds puģēlis, man bija kādi gadi 21. Puģēlis. Jā, ienācās Puģēlis. Labdien, man interesēta hiptokārā procentu likme. Viņa tāda kasē sēž tādā. Jā. Es saku, dzimtā sēta 7 pļaudēki, 2 dzīvoks jaunajā projektā. Viņa tāda, jā, turpiniet. Un viņa zvana kaut kam. Beigās man pateica, protams, visas likmes un visu pārējo, bet man vajadzēja apjautāt 100 darbiniekus. Tik daudz ir vispār. Bija tajā laikā. Rīgā viens bija jau pat filiāli. Pēc Covida, man liekas, palika plānāk viss. Jā, pēc tam kā tagad ir iespēja reizi 5 dienās pieteikties uz vizīti. Man liekas, Daugavpilī vispār arī pirms Covida bija problēmas mūžīgās ar sebu un svedu. Tur katru reizi tur ir 12 apkalpošanas lodziņi, bet strādā 2. Pārējās kaut kur ir aizgājušas. Mistiski. Mēs, kur viņas visas sēž kaut kur smējās. Istabā. Bet es vienreiz kaut kad rakstīju Svetbankai, kas tas par prikolu, kāpēc man ir jāsēž 3 stundas rindā un no visiem lodziņiem 2 tikai strādā. Viņi saka, noteikti darbinieki bija izgājuši pusdienu pārtraukumā. Es domāju, gan jau 2 tikai paņemt uz darbu tajā dienā maiņā. Viņi jau visu to trafiku seko un čeko līdzi, cik filiāls pienāk, cik apkalpo vispār un cik ilgi apkalpo. Pat zvanu centrā, cik ilgi gaida uz atbildi, teiksim. Tas viņi mēra.
Tā kā lai nestāsta, ka tu tagad izgāji kāds kaut kur ārā tur pēkšņi. Nu, bet tā ir oficiāla atbilde. Nu, protams, oficiāla bankas pozīcija. Jā. Bet labi, esam atpakaļ jaunā sezonā. Mums teica, ka otrā sezonas nākšanā, ja? Jā, sezona. Sezonā mums. Mums īstenībā bija pēdējā noslēdzošā sērija, ko mēs iefilmējām, kad mēs braucām ar močiem. Kādreiz Svetbanka atsūtīja, ka man ir kavēts kredīta maksā. Viņi noklausās. Sveiciens Svetbankai. Esmu izgājis šodien. Pusdienās. Kredītu nemaksāšu. Jā, mums bija pēdējā sērija iefilmētas Pērnavā, jo mēs braucām Sāremā. Braucām Sāremā ar apli ar motocikliem. Forši bija ceļojums, izdomājām ierakstīt tādu noslēdzošo sēriju podkastam. Viņš sanāca. Ierakstījām, atbraucām, ieslēdzu mājās, skaņa tik briesmīgi, ka nevar viņu rādīt. Mēs rakstījām, mēs noierējām dzīvokli, kur balkonis šāds stiklots bija. Mēs apsēdāmies tā, lai tipa, kā likās, foršāks fons būtu. Zin, kā stikla balkoniņš, tur Pērnava, tur saulrietis, viss pārējais, bet skaņa tā kā stikla burkā. Sliktāk. Ar diktafonu rakstījām. Karočā paliks atmiņā mums, bet tā arī mēs nepateicām, ka tā sezona beigusies. Tagad sezona atsākas. Pasakas tagad, ka sezona ir beigusies. Ar šo raidījumu. Jā, ar šo raidījumu mums kāds viesis ir. Un tagad ar jauno sezonu atklājām ar jaunu viesi. Ar Oskaru. Kā teātra un introdukcijas nav vajadzīgs, es domāju, ka tu palielini teātra un folkloras guru ambasadors. Nu, tevi pazīst vairāk kā folkloras. Jauniešu lietas taču. Man ir nosaukti visi tituli, vienmēr katrs kaut ko nosauc pa savam, un kas tik es neesmu bijis, bet man liekas, ka varētu teikt tā. Vienkārši aktivists. Vides. Es vienkārši aktīva pozīcija man ir. Aktīva dzīves pozīcija. Aktīva kultūras dzīves pozīcija un viss. Jo es domāju, ka tur, mēs neviens, varbūt svarīgs jūs aizvainošu, bet man liekas, mēs neviens pie šī galda sēdošais neesam tā dziļi pārliecināts kaut kādā profesijā kā īsts profesionālis un mēs laikam esam. Tad esmu vienīgais amatieris šajā kompānijā. Mēs īsti par šo jautājumu esam īstenībā ļoti bieži runājuši, bet zin kā, visi atkal slēdzinājās pakāpēs, pret ko tu mēri kaut. Tā, ka, zin kā, mēs bijām nesnīt vienā pasākumā, kur spēlējām, un tagad jau cik sanāk 8 gadi mēs kā spēlējām visu. Kur? Bildēs? Nē, vispār kā grupa. 8, jā. Sanāk, jā. Un kaut kāds pēdējā pusotra gada laikā iestājas kaut kāds tāds lūzums, kad, zin kā, ir tas moments, kamēr tu ej līdz kaut kādai profesionalitātes pakāpē, vai aiz līmenim kaut kādam, jā, teiksim, tev tur ir uztraukums, ka tur ne tas kaut kā. Bet es domāju, tur drīzāk precizēt var to, ka nevis tā kā līdz tai profesionalitātes pakāpē, bet līdz savai varēšanas robežai. Vai arī tā to teikt, jā, bet cik augstu vari pakāpties, tu jau tas no tevis atkarīgs. Sajūta tieši tā, jā, un tu vienkārši jūties brīvi, tu neesi, teiksim, nostrasojis par tām lietām, par ko stresot citi. Un tāpēc no vienas puses es atceros, kā man bija vienreiz, kad strādāju lielveiklā Sky, vēl kā mācījos skolā. Tad man bija tā, ka es aizgāju no Sky projām. Man bija čipsu un brokastu pārslu nodaļa, kur strādāju. Ja? Un es iegāju Alfā Rimikā. Un es toreiz nopirku čipsu paku, un tad, kad es čohnīju pats ar savā prātā, ka es izņemu pats no plaukta un pats piekārtoju. Un tā likās, ko es daru? Es taču nestrādāju. Tad man kā viena radniece teica, tā ir profesionalitātes pakāpe. Es tad domāju tā, vispār Fruity Loops un Coco Pops likt plauktā, tas ir profesionāli. Jā, neko neteiks, tas ir profīgi. Fruity Loops. Bija tāds, tagad laikam ir tāds. Tas ir programma mūzika. Fruit Loops. Augi cilps. Ar knādi, tad lielu papagailis kaut kāds tur bija. Jā, tas tā kā, man liekas, tāds diskutabls arī tas moments ir, kad kurā brīdī tu no amatiera paliec par profesionāli. No profesionāļa par amatieri. Un bieži. Daudzi profesionāļi, domāju, tagad arī kļūst par amatieriem. Katru rītu piecelies. Kā saka, heiteru pilns komentāru būs, bet tiešām Latvijā kultūras jomā ir tā, ka saku no pieredzes. Daudz haltūrētā ir. Bedre. Šobrīd ir milzīgas naudas un atdeve ir uz 30%. Tik daudz? Tas ir tā diezgan progresīvs. Tas ir liels procents. Koeficients kā iegūst. Nevar jau teikt, ka gluži nulles. Cenšās visi, bet vienkārši tā cenšanās ir tāda ķeksīša pēc, un pat ne jau dažreiz pats mākslinieks vainīgs. Vainīgi ir producenti un režisori, kas uztaisa lētus prikolus par dārgu naudu. Kāpēc taisa lētus prikolus? Nē. Redz, kas ir tajā visā. Pat ne jau summa par pakalpojumu ir lēta.
Lēts ir tas produkts. Nu, jā. Nē, Mēs par šito esam arī aizdomājušies šeit, kāpēc ir tik daudz lēta produkta pie mums. Jā. Nu, jā. Ne jau summas ziņā, bet kvalitātes izpildījuma ziņā. Tā ir tāda optima līnija pa dārgo, teiksim, jā, bez atlaidēm. Vēl Dan tagad viņa saucās. Labi padarīts. Vēl dārgo. Norm. Norm. Bet smieklam Rīmī produkcija ir laba. Reklāma Rīmī aiziet tagad. Jā, viņi varētu mums podcastu nosponsēt par kādiem, nezinu, cepumiem, lai mēs varam pacienāt. Cita Rīmī cepumi tīri ir normāli. Es saku, ka Rīmī ir ok. Nu, tu mums izgāžās koncepcija par lētu produktu tagad, nu. Nu, jā, bet tur ir tā problēma ir tāda, ka... Jēzus, tur ir tāda štampošana, nu vienkārši tu mauc, un kad tik vairāk nopelnīt naudas. Jo vairāk Kā jau tas pats ir. Es sekur nesnīt izziņoju Supernovas tos laureātus. Izņemot tautumēs, pārējie reāli ir copy-paste. Drag and drop no sērijas. Jo tas ir traki. Varbūt tāpēc, ka vajag to piedāvājumu, tāpēc, ka šobrīd, ja mēs paskatāmies uz jauno piedāvājumu no producentiem Latvijas, tad attiecīgi viss jau ir visur bijis. Visur Raimonda Paula dziesmas. Jā, un īsti nekur nav vairs ko jaunu paņemt, tāpēc, ka nav īsti tādas, nav, man liekas, vienkārši tādas normālas platformas, kur rasties tam jaunajiem. Ja bija vēl tās talantu fabrikas, Okartes un viss pārējais, kas tur gāja savu laiku, tie paši, paldies Dievam, tāda koru kari atkal būs, un tad vismaz kaut kas pamainās tajā. Piedalīsies? Protams, obligāti, ja mani kāds ņemiet mani. Esmu pirmais tenors. Ja Markusu Rigu ņemam Supernovu, tad jums jāpaņem Oskars. Vērziņš uz koru kari. Bet es nezinu. Atraktīvs jaunēklis. Ko aktīvists? Mākslas pašdarbnieks. Aktīvists, jā. Jūs tā kā vecas babas runājat. Mēs jau Šito atspojīs. Itu jojiem. Nu jā. Es tagad, bet cīši labs cilvēks. Un tajā visā tad ir tā skumja aina tāda, ka tu samaksā milzīgu naudu par projektu un tev beigās ir haltūra. Un nav tā, ka regulāri. Un nav tā, ka mākslinieki ir slikti. Bet slikts ir tas cilvēks, kas uztaisīs šo projektu. Bet kur tā fiška negrib piedziļināties? Priekš kam tev taisīt, paņems tāpat un biļetes cilvēku pirks, un pēc tam, protams, viņi nedzird to atraugu. Jā, es domāju, tāpēc, ka strādā mārketings labi. Es paskatos plakātu, man ir skaidrs, ka es uz tādu pasākumu iet negribu, pieņemsim. Nu, lūk. Bet tajā pašā laikā, pieņemsim, pasties pēc tam bildes pilna zāle. Jā. Jo iet uz sejām. Tas gan. Uzstājas, piemēram, Latvijas populārie aktieri iestudējumā, tur, nezinu, Kāzas Latgalē. Viņš iestudējums būs sūdīgs, bet aktieri populāri un viss sanāks apskatīties. Un pēc tam teiks, kur mēs tādu naudu maksājam par šo sūdu, tā nevajadzēja iet un tā tālāk. Tā ir bieži. Diemžēl, un tu neko nevar izdarīt, jo ir pilnīgi nesaprotamā veidā pacēlušās cenas. Neadekvātos līmeņos, lai man piedot visi mākslinieki, jo tāpēc, ka es neuzskatu, ka, ja tev mēnesī ir visas piekdienas, sestdienas ar koncertiem, ka tev būtu jāsaņem katru reizi par to uzstāšanos 1000 vai cik tur eiriki. Un kādēļ, lai tev būtu, piemēram, gala rezultātā pamata alga plus vēl haltūrās 8 pakas. Kaut gan es zinu atkal no otras puses to, ka tiem māksliniekiem nemaz tik daudz nemaksā, cik paņem paša producenti un viss pār. Arī to es medaļas puses zinu. Ko dara vispār tajā gadījumā? Šajā gadījumā viņš pārdod pasākumu, uztaisa šo pasākumu un pārdod. Kā mēs varam uztaisīt pasākumu un pārdot kultūras namam? Kā jūs to varat? Jā. Nu, jūs, piemēram, šeit salasieties kopā šobrīd ar Jaudu, pielieciet klāt jēdzīgu režisoru, kurš jums uztaisa programmu un palaižat pārdošanā. Tas nozīmē, ka režisoram mēs aizsūtam paziņojumu kultūras namam, pasakām, ka mūsu režisors ir pieņems Oskars Bērziņš. Nu. Jā. 8 štukas scenogrāfija un kas tur vēl tur. Un tad... Un rekuraideris. Un mums birst pilns ēpasts ar Jā, un jūs jāiet pa visu Latviju. Viss ir tik vienkārši. Nē, tas nav vienkārši. Piemēram, manā gadījumā, ja jūs mani pasaucat par režisoru, tad man ir savi noteikumi. 3 štukas. Nē. Nav stāsts par naudu. Stāsts ir par to... Kā es viņu iztērāšu. Kaut ko taisot vienmēr uz skatuves, es pats sev uzdodu visaugstāko uzdevumu un arī no citiem pieprasu ir kāpēc attaisnojums. Ja tu nevari attaisnot savu uzvedību un darbības uz skatuves, tad tinies mājās.
Un tad es, piemēram, nebūtu ar mieru parakstīties zem projekta, kas ir tāda haltūra, naturāla, kad mēs vienkārši pelnīsim naudu. Nē, jo tāpēc, ka tajā ziņā labi tie mākslinieki tur dzīvos tālāk, bet tu kā tas autors... aktīvists par ideju. Tu paliec ārā no aprites, pateiks, nē, šos stulbos bērziņu pasākumus neņemsim mēs vairs. Viņam tur pagājušais bija nekas tur nesanāca. Nav tā, ka tie nepasaka, ka idejas vārdā viņi strādā un rūbīja naudu. Kuri? Tie, kas pelna naudu. Bet viņiem taču būs priekšā cilvēks, kurš viņiem iedos štangā. Lai būtu idejas vārdā. Vai vismaz, lai mācētu notēlot, ka ir idejas vārdā. Kā tu norakstotu, kāds ir Latvijas, nezinu, ne teātra, bet kultūras... Kāds ir Latvijas KPI pēdējos 2 gados? Kultūras nama apmeklētājs, kā tu rakstotu, kas viņam patīk, par ko viņš ir gatavs maksāt, vai ir kaut kādi griezti, cik viņš ir gatavs maksāt, vai viņš teiks, nezinu, tur... Balstoties uz tādām kaut kādām izdomātām lietām, diez vai būtu jēdzīgi, tad es labāk laikam balstīšos to pašu, ko mēs tikko esam izdarījuši Preļļos kultūras pārvaldē. Uztaisījuši tādu iedzīvotāju aptauju, un tad tur ir tādas... vienkārši sviests, bet ir cilvēki, kas ir gatavi maksāt 5 un 10 eiro, bet, piemēram, nav gatavi 7 eiro maksāt. Viņš ir atzīmējis. Tāpēc, ka es varu pat grūti mest Tu paņem iebāz to piečuku vai dešāku kabatā, tev aizēja ar dešāku, tu maksā 5 eiro, viņi tev pretī izdod papīru. Tev nav tā monētu padarīšana. Visiem patīk skaidra nauda. Nē, 10 nevar jāiedod. Jā, Šmīgavas pasākumu grūziņu vakaram, tad jau tur monētas... Tad ir viena alga, cik viņš maksā. Tas svarīgi. Un tad ir otrs moments par tām pašām biļetēm. Viņi nesaprot, ka tas viss veido to ciparu. Ne jau tikai tas, ka viņš ir atnācis uz pasākumu, bet arī viņa sagaidīšana, galu galā elektrība, kultūras namā un viss pārējais veido to ciparu. Un vēl trešais faktors, kas veido biļetes cenu, ir šie nenormāli atalgojumi māksliniekiem. Ja tev izrāda atbrauc pie tevis, viņa maksā 8000 un tev zālē ir 430 sēdvietas kā pie mums, tu nevari uzlikt pa 5 eiro ieju. Tu viņus vienkārši neatpelni. 2000. Un pārējo 6 tad tev jāmaksās. Kā kura pašvaldība? Protams, ja tu esi atrunājis un tev budžets atļauj, tad tu subsidē, bet ja nē, tad ir tie stāsti par atceltiem koncertiem un biežu naudas atgriešanām. Tā bieži vien notiek. Un tad, ja runā vēl par to pašu aptauju, tad ir tādi momenti, kad ir sabiedrības daļa, ja runājam par to, ko viņi vēlās. Sabiedrības daļa ir, kas bļaus vairāk amatieru mākslas kolektīvus lūdzu. Otra daļa bļaus tikai ne amatierus, vajag profesionāļus. Un tad tu nekādi nevari izdabāt tam apmeklētājiem. Sabiedrība kā tāda nezin, ko viņi grib. Tas ir tā kā svecīšu tāpēc, ka viss ir pasākuma garumā, ja? Jā. Vai stundu vai 3 minūtes, ko labāk? No mākslinieciskā viedokļa 30 minūtes. Kādu pasākumu? Svecīšu? Jā, kapos, jā. Nē, man liekas, ja par kapu svētkiem un svecīšu vakariem runā, man liekas, 30 minūtes tas ir optimāli labi. 15 galīgi par īsu, jo tas sataisies un atnācis, bet 30 ir... Ja tu kad apskaņošana ir zinkā, vai tu kā tas sintezatori nāk, lai, kas attaisnojas ar tā... Skaistas dzīsmes dzīdot. Kabeļa iespraušana, pielūkšanai. Svecīšu vakaros nevajag. Svecīšu vakaros. Ir tādas vietas, kur svecīšu vakarā notiek ar apskaņošanu. Man ir nedaudz praksē ar to, jā. Ir bijis pat mēģināts ar apskaņošanu. Ne, bet mums ir reāli, mums nodā ir reāli svecīšu vakari, kur ir apskaņošana. Un tur nevar nebūt viņas, jo tā ir pateikts. Un vēl svecīšu vakaros, man liekas, lielu lomu spēlē katoļu tradīcijas. Tas, ka viņi ir izdomāti tie svētki padomu laikos, lai kaut kādā veidā varētu pulcēties kopā katoļu ticīgie, jo nevarēja iet uz baznīcām un kas tur vēl, tad šobrīd tas vienkārši ir tāds kā kults. Kad ir obligāti jāsalst oktobrī, novembrī kapos. Veļu mēnesis. Kapos un jāklausās kādu vietēju ansambli. Jā, amatieru mākslas kolektīvu. Jā, tā ir daļai, kas patīk, kurai patīk tie kolektīvi. Tas stāsts ir tāds traks un īstenībā vidējais apmeklētājs, es gribētu teikt, ir 40+. Nē, bet vairāk. Kultūras. 40, jā. Ja skatās pasākumu. Principā. Bet es tā vidēji, jo ir jau arī jaunāki, kas nāk uz kultūras dzīvi, bet tas vidējais tā 40+ stabili. Un ja paskatās izpirktās zāles, tad sirmo galvu ir vairāk kā galvu ar matiem. Bet vispār sirmo galvu Latvijā, man liekas, ir vairāk. Visu galvu. Nosirmo vienkārši. Jauni jau. Nosirmo, jā. Bet traki tas ir un īstenībā baigi traki. Tas saistīs ar to, ka tiem jaunajiem, kas tagad, nezinu, tur kaut kādi vidusskolas posmas, 1. kursu, 2. kursu, kaut kādi studentiņi,
kad es nezinu, kā ir Preļos, piemēram, Līvānos jau nav tādu baļu regulāro, kā taču, cik atpakaļ bija. Nav, kas iet, man liekas. Mums arī... Jā, bet tā nav tā kā tradīcija izmirusi vispār, kad ar jauniešiem vai vispār viņiem vajag to diskutēt, pat arī klubā kaut kādā, ja Līvānos būtu kāds deju klubs, piemēram, kur varētu dejot pie elektroniskās mūzikas kaut vai. Es domāju, tur atkal ir cits moments. Šobrīd vienkārši, man liekas, tik daudz opciju visu apskatīties sociālajā vidē. Un mājās īsti arī tās audzināšanas nav kultūras dzīves, teiksim tā, ka to arī nevar gribēt, lai viņš nāk uz to kultūras namu. Jo mēs, piemēram, esam atjaunojuši šobrīd tās baļu tradīcijas. Mums arī tā kā bija, es nesaprotu, kāpēc Līvānos tā vēl projām ir un arī Preļos tā bija. Preļos es zinu, kāpēc tā ir. Kā ruguni nedrīkstēja būt balles kultūras namā. Laikam, parkets šausmīgi dārgs bija, vai kas tur ir. Līvānos mēs paši esam taisījuši kaut kad savu. Bet tā kā ar savu iniciatīvu. Ar savu iniciatīvu. Ne jau ar vadības, vai ne? Nē, mēs... Kādreiz bija, es atceros, kas tie pa gadiem varēja būt, ka bija, kad katru mēnesi bija iesākts, kas vadītās tajā laikā, bet katru mēnesi bija, kā saka, pa baļļukam, kur spēlēt savu blici, kaut kā bija tā tradīcija iesākta, bet viņi jau kā panīka. Redzi, mēs tā to ceļu ejam un neviegli ir, piemēram, pagājušajā maijā mums bija 30 apmeklētāju ballē. Bet arī formāts mirst, man liekas. Jo, un šogad jau ir progress, ir reāli progress, ir jau 80 un 90, un tas tā kā varbūt iekustēs. Tas ir process, jā, jo līdzīgi kā Riebiņu kultūras namā, tur arī savu laiku Ilga Pokšāne un citi aktīvisti iesāka ar tukšu zāli. Un līdz tam brīdim, kad vēl joprojām nav stāsts, lūk, atkal ir piemērs par jauniešiem vēl kaut ko. Tur vēl joprojām zālē iet 400-500 parastā sestdienā. Un tas ir kosmos. Un viņi visi ir, viņi pēkšņi kaut kur parādās. Viņi izliet no migām un visi sabrauc. Tā kā es nezinu, tas ļoti, tā ir tāda visu laiku balansēšana uz naža asmens, lai saprastu, uz kurai pusē ko izdarīt pa prātam. Vajadzētu vienkārši sistemātiski taisīt kaut vai pa tukšos pasākums vienkārši par cilvēku. Sanāk, mums 20 ir jāuztais tuši koncerti. Jā. Mums 21. var būt jau 30 cilvēki. Jā. Bez sevda nav greudu. Tāds labs teiciens. Lūk, un man liekas, ka šeit ir viens risinājums visam atslēgt Wi-Fi. Jā. Jo tāpēc, ka viņi nemāk socializēties. Jaunā paudze nemāk socializēties. Kurā pasākumā mēs spēlējam? Viņiem ļoti neērti sēdēt klusumā pie galda. Bet atkal Riebiņos 400 cilvēki. Tur atkal salasās, es teiksim tā, visi tie... Tur Wi-Fi mums nav vienkārši. Tur nav Wi-Fi. Skaidrs. Bet mums bija tā, ka mēs pirmo taimu spēlējam. Kur tas bija? Tas Spunģēna varēja būt, kur tas bija jauniešu pasākums, kur sen jau bija. Arī sēž pirmais taims, tās 40 minūtes, tu spēlē vienkārši, un tu redzi, ka tikai tā pie galdiem tad ir ekrāni spīd visu laiku. Un pirmo setu, un ne tikai jaunieši, bet tur bija tad ir vecāki, kādi 30-40. Es atcerējos to. Jā, viņi vienkārši sēž un taisa selfijas, iet ārā, kaut kas baigi svarīgs, iet ārā, kaut kas tur ārā. Tos pie mašīnas kaut ko viņi tur, zin kā, sildoši kādreiz bija, ka visi sēdēja pie mašīnām. Un Roškalnos vēl projām sēž. Balle lielākā ārā ir kā iekšā. Jauniešu ballē tajā sāki spēlēt kaut kādu, es necu uz ko, kaut kādu dziesmu rokīgu par Ziemassvētki bija, man liekas, kaut kādu sāki riktīgi žingāt un piegāja pie mikrofona tāds, kā visi cipa šurp. Un viņi visi pieceļās, atnāk pie skatuves. Jā, un stāv tādi, nezinu, ko darīt. Viņi domāja, ka kaut kas līdz sāksies. Tur Viki dziedāt viņiem tur kopā. Mums ar Augustiem ir bijis tā, ka mēs spēlējam, visi iziet ārā. Mēs ejam pauzē, visi iet atpakaļ. Un tā paiet visa jubileja pie vienas cienījamas kundzes un vīrieša. Un ir 2:00 naktī, mēs esam nomaukuši 5 taimus, tas bija tepat Nīcgalē. Un viņi ir palikuši 3 pāri, kuri beidzot sāk dejot. Viņi paziņo, ka mēs tādu viņiem bojājam balli, ka mums ir jāspēlē vēl. Mēs mīļā miera labat arī nospēlējam vēl vienu taimu. Reāli esam jau kaut 6 taimus nospēlējuši pa 40 minūtēm. Tāda sevis spīdzināšana, tie bija pirmsākumi, kad nebija tāda drosme un prāts pateikt nē. Un attiecīgi tu nospēlē to taimu un tad tevi vēl projām skalo. Kas mēs par sūdīgiem muzikantiem, kāpēc līdz pēdējam nesam. Bet reāli, ja visi ir pakrituši jau neviena nav un visu vakaru ir darījuši šo, es nesaprotu, kas tas par prikolu bija, bet kad iet ārā, tad, kad mēs spēlējam un tad, kad mēs beidzam spēlēt, iet atpakaļ ēst, tad likās zeme atveries un mēs bijām baigi izņēmušies un paldies Dievam tajā reizē vienam no mūsu dalībniecēm bija stāvoklī un es jau vairs nespēju runāt ar to vecini un es vienkārši atteicos cīnīties par to honorāru un visu un izkāpa ārā no mašīnas mūsējā Augustiene un kā mauca pretī.
skaidrs, viena putēja ātri atnesa naudu, un mēs šķīrāmies. Un no tā laika man vēl projām telefonā ir saglabāta šī persona kā Nīdzgales Tizlā Halču bāba, lai nekad dzīvē es nepacelu telefonu. Ja tas bija murks, tas bija reāli murks. Es domāju, ka ir tāda cilvēka kategorija, kas vienkārši nebaidās pazemot reāli, teiksim, mūziķus vai mākslinieks, kas jau tur atbraukuši ir. Jo mums arī bijis tādi pasākumi, ka, teiksim, tur kaut kāds sensenos laikos kāzas, kaut kādas, ka tu redzi, ka tai vedējumā tie ir kaut tas savs baigais scenārijs, tur viss ir pārdomāts. Un tu nedrīkst pārtraukt. Un nedod Dievs, kaut kas ne tā būs. Tur ne tā balons pacelsies gaisā, ne tā tur izšaus tā petarda, tur kas tur, zin kā, tur tortijāna tās puses ir, ja? Gaisa balons. Nu jā, mums taču, man liekas, tas vajag, ka Biržos nebija tur viens tāds pasākums, mums bija tāds ļoti tāds neomilīgs bija. Un tad, kad viņa bija pavēlējusi kaut kādiem tur... Pavēlējusi galvenais. Jā, pavēlējusi, tieši tā arī bija. Leitinants viņa virsnieks. Izdomāja, kad nāks viesi, lai būtu lielāka jautība, lai nāk viesi pārģērbušies Labi. Svidam kāzas. Slavenu mūziķu tajos, tā kā, tērpos tādos. Un kāda viņai bija sajūsma, ka viņa vienu tādu apaļīgu veci tādu dabūja Allas Pugačovs amploā. Tas Džeks tāds ierāvis, viņš vārdus nezina, tā dziesma skan kaut kādu tādu, nezinu, kaut kādu, es nezinu, kas tā Pugačovai bija. Viņš vienkārši parūkā tādās lisinās, tādās spīdīgā tādā topiņā, staigā gar visiem vienkārši viņš vārdus, nezinu, kaut kā muti, viņš tā virina. Un viņai pašai tāds prieks un tādi smiekli. Cilvēkam gribās izpausties. Skatās tā vienkārši tā, jā, labi, jā, labi, jā. Jā, tas traģiski ir. Tā, un tad beigās ir. Jums nav bijis tā, ka jums neliekas dažreiz, kad jūs spēlējat šajos pasākumos un kad atrodās šie cilvēki, kas komandē, tie gatavs ir aprīt un izģērbt, ka tu esi tā kā prostitūta? Zini, kā tieši tajā brīdī, kad tu esi amatieris. Mēs ar laikam izgājām cauri tam posmam, ka mums tā... Mums beidzās jau tas. Jā, mums tas beidzās, jo īstenībā... Mums sākumā vairāk kārt tā ir bijis. Pasākums bija, bet tas bija vēl Straumes laikā, laikam bija. Kad es vienā pasākumā pateicu, tās bija vispār šausmīgas kāzas. Vispār jūsu kāzas diezgan šausmīgas. Tā, Ivar un Andri, jūsu kāzas bija šausmīgas. Nē, es vienkārši tā pateicu, ja šitā viss, jo mēs tikko bijām atbraukuši, vēl nebijām pat izlikuši aparatūru izkraušu no piekabes, un jau tur sāk jau sprēgāt visu. Tad es pateicu, ja šitā, mēs tagad pat savācamies visi, un ieliekam visu piekabē un braucam mājās, un viss. Un jūs nosacāt ceļu tikai par to, ka mēs atbraucām. Nē, tā jau tas nebija domās, un tā. Es saku, tad cienīsim viens otru, ja, un tā. Un tad beigās kā nomierinājās. Bet tā, ka viņi visi sadzērās, un tās bija kāzas, kur nenormāli bija pārdzērušies. Tas bija ķegumā pie... Neatceries, tāpēc, ka droši vien bija pāli arī. Tu biji arī reizē ar viņiem, ja? Tas visus piekaus vienkārši. Tās bija tās, kur mēs novācāmies mežonīgā ātrumā. Jo tas bija, laikam, Līgavas... Nē, tas bija Līgavaņa tēvs. Tur bija tā, ka likās... Tur jau paši tas bija. Jā, mums arī ir bijuši neskaitāmas reizes tādas. Mēs esam neskaitāmas reizes ar augustiem. Cerams, ka klienti neklausās, bet neskaitāmas reizes melojuši, ka mums ir jāsteidzās un savākuši visu ātri mašīnā, pat nepārģērbušies tikai tāpēc, ka tu saproti, ka tev jau teviņi ir. Un ka tu lēc ātri projām un ģērbies pat ziemā mīnusos kaut kādā meža pieturā. Nevis siltajā viesunamā, tikai tāpēc, lai ātrāk pazustu no viņiem. Un tas ir traki, un tā sajūta ir traka, un tad tu esi tāds izsmelts, pie tam mums ir visi instrumenti dzīvajā, nav mums neviena senizatora ar play pogu, un tu mauc tās 6 stundas, ja, to balli, un beigās te jau paņem priekšā, un tad tu sēdi mašīnā nelaimīgs kā sūdu čupiņa, un tu liecies kā izvarots, jā, tu liecies kā izvarots, ka tu esi paņemts par naudu. Mašīniem liekas, ka jūs par daudz prasat naudas. Jā, noteikti miljonus. Mēs jums vēl dodam salātus uz galda. Jā, mēs jūs vēl pabarojam, a jūs vēl negribam. Jā, mēs uz alkoholu iedevām. Vemārā. Vēl ļoti daudz domā, ka tevi jau piedzirdīs vairāk, tad tu ilgāk spēlēsi. Tas tāda, man liekas, veca tradīcija latviešā. Bet tas nāk vēl līdzi no tiem laikiem, kad es atceros, ka mēs savulaik spēlēja par pudeli. Jā, tieši tā, spēlēja par pudeli. Un nebija svarīgi vispār kaut kāds naudas faktors. Svarīgs vienkārši bija fakts, ka tāds, ka tu arī pats kā muzikants brauci, vienkārši tusņa pēc. Tu iedzēr, tu patusē, papļāpā, atkal paspēlē. Bet īstenībā, zini ko, ja tu... Teiksim tā, kas ir tas, kas tev pašam vistuvāk šķiet? Tev liekas tieši tā teātra padarīšana, folklora, vēl kaut kādi, nezinu, projekti, kas tev kur iesaistījies? Zini, tas ir viss tāds periodisks, man liekas, ap kuram cilvēkam. Tā viņveidīgi. Sinusoidā. Bet, protams, vistuvākais ir teātris, bet ir tā, ka citreiz arī tas teātris līdz ručkai ir. Folkloristi kādi zin šito? Es par teātri šobrīd runāju, nevis par folkloru. Viņi tagad klausās iztādīt. Tomēr folkloru mīl. Jā, un jau bubuni jau.
Dosmīgi. Protams, ka tas viss ir tāds, vienu dienu tu to gribi, otru dienu to padarbojas tur vienā jomā stiprāk, otrā mazāk, un vēl arī visu, man liekas, regulē man ļoti skatis un darbs. Līdz ar to, piemēram, tagad teātrim nāk skati, tad attiecīgi visa uzmanība ir teātrim. Ja nāk folklora skati, tad folkloriem. Regulātoram jāatrāda te izrādi. Attiecīgi mēs esam būri visu laiku. Teātris tev Līvānu, jā, ir? Jā, šobrīd tikai Līvānu teātris. Cik jūs esat vispār liels ansamblis? Stabili 20 mēs esam. Stabili 20. Izrādēs, jums katrā izrādē ir pilnīgi visi tā nodarbināti, vai jums tur tā mainās? Tas kadrs mainās, bet ir tāds pamatsastāvs, kas tā kā stabili, ir 10 pamatsastāvs. Štata aktieri un pārējie pieaicinātie. Cik ļoti viņi uztraucās pirms kāpus skatuves? Visi uztraucās. Kā tu Jūs varat taču uztraucaties? Mēs vēl neesam teātrī. Mēs par ko uztraucaties? Uztraucās un pamatīgi uztraucās. Ir kaut kādi šitie rituāli pirms uzkāpšanas skatuves? Jā, mums ir vienmēr viens rituāls, ko mēs darām. Nē, mēs stāvam aplītī un mums ir viens savs rituāls, ko mēs... Bet Līvānu teātrim šogad ir 75. sezona. Mēs esam viens no vecākajiem teātriem, varbūt... Ne Latvijā, bet Latvijā, bet pasaulē noteikti. Kā ir pasaulē? Un tā tradīcija ir tāda diezgan nopietna. Tur tā kā smieklis smieklam, bet savu laiku ir strādājuši gan profesionāli teātra režisori Līvānos, jo padomu laikos bija tāda mode, ka tevi norīko kaut kur pastrādāt, un daži labi mūsējie savu laiku ir izpelnījušies līdz tādiem amatiem, kā uz Dailes teātri paaicināti spēlēt, un tas Līvānu teātris savu tautas teātra titulu ir, kā saka, nopūdelējis dažiem aktieriem, kas ieradās skatēt Zārumā, es saprotu, bet vispār, jā, viņi pretendēja uz tautas teātri, un ja mēs runājam par tādu tā kā sadalījumu, kāpēc amatieru teātris un tautas teātris, ko tas nozīmē, tad, jebkurā gadījumā šobrīd visu pagastu mazot kultūras namu un tā tālāk teātri, kas sauc sevi par amatieru teātriem, viņi nedrīkst tā sevi saukt. Jo būtībā tas ir tas pats, kas ar deju ansambļiem un tautas deju ansambļiem. Tie bija tituli, kurus bija jānopelna skatēs. Un ja teātris bija attiecīgā līmenī, viņš dabūja šos titulus vai tautas teātris vai amatieru teātris, un ja nē, tad tā ir vienkārši teātra kopa. Līdzīgi kā ar deju ansambļiem izgāja skati, sasniedz kaut kādu rezultātu līmeni, tu tiec pie TDA vai DA. Un tas pats arī teātra kastās ir sadalījums šis. Līdz ar to Līvānu teātris ir tā kā savu laiku sasniedzis to līmeni, kas ir amatieru teātris, un līdz tautas teātrim pietrūka viena spudeles, teiksim tā, viena polša mazāk, teiksim tā. Bija par daudz. Bija par daudz, teiksim tā. Es eju pienu dzert pirms tam. Lūk, un attiecīgi tad tā 75 gadi un paudžu paudzēs. Gadi vai sezonas? Mums sanāk 2. marts, man liekas, es nekļūdos, man nav kalendāra. Tajā sestdienā mēs svinam savus 75 un kādu grandiozo izrādi? Izrādi gan nebūs grandioza, bet būs saucamais balle par daudz. Nē, būs tāds sava veida šoviņš, kur aktieri reāli grupēsies, es tā domāju, pa kompānijām un veidos priekšsumus, parodējot Latvijas politiķus, aktierus, māksliniekus un lielās zvaigznes. Žurka Kornelijai? Līdzīgi Žurkai Kornelijai, ka tas būs tāds apvienojums no parodijām. Es domāju, ka daudz apvainosies, bet tas tā normāli, jo teātrim ir tāda misija apvainot kādu cilvēku. Es domāju, ka tas veselīgs humors, jebkurā gadījumā nekā apvainot, tas, protams, ka vienmēr var paspēt, bet es domāju, ka pastīties uz to visu tādām humoreskas vai joku acīm, kā saka, tas jau ir. Ne, vienkārši, man liekas, teātri jau jāskatās ir kā vārds teātris ir teātris, tas nav dzīve. Bet nav tā, ka, teiksim, es nezinu, kaut kāda Rīgas lielie kaut kādi šitie vērtētāji tur no serijas saka, ko jūs taisat no sevis lēto Maksimas Desu. Nē, mums ir atkal otrādāk. Jā, mums ir otrādāk. To automāts, vai tomēr to vienkārši? Tad, kad iepriekš Latvijas Nacionālā kultūras centrā vadība bija cita, kas gadiem tur strādāja, viņi atkal gāja uz to, ka amatieru teātri bieži vien ir spēcīgāki kā profesionālie teātri savā kvalitātes ziņā un ka, davai, strādājiet pie tā, lai jūs esat maksimāli profesionālāki un izaugsme jums ir un tā tālāk. Tā kā pareizi it kā domā. Jā, tagad nomainījās vadība un tad pēdējā no skatēm atnāk komentārs, vai tiešām normāli, ka amatieru teātri cenšas sasniegt profesionālā teātra līmeni, vai tā ir pareizi. Bet es pēc tam domāju, ja tie čaļi, kas tagad šobrīd tur strādā, viņi ir atnākuši paši no profesionālā teātra, kur vārds, ko tu spēlē kā amatieris, ir kā lielākais apvainojums tev. Un tad, protams, ka viņi varbūt nevēlās, lai tas amatieris cenšas pārlikt pār savai pakaļai un sasniegt viņu līmeni. Jo bieži vien tas Latvijas... Tā tad baidās. Bet tā ir. Es, piemēram, tagad, nezinu, es spēlēju galveno lomu. Es ielieku visu sevi, tur mācos tekstu, baigi tur zinu, kā tur štuko
ko iejūtos tēlā, tur kostīms, tur grims, kas tur gaismas un viss pārējais. Un es atdodu to labāko. Un kurā brīdī man tagad tā kā sīk piebremzēt, lai, nē, tas jau pārāk profesionāli, tik kruta nevar. Kas tas ir? Es pārāk skaisti. Tas ir smieklīgi, jā. Tas ir absurds, nevis kas tas ir. Tas cirks tas ir. Es domāju, kur ir tā robeža, ko kāds pasaka no malas. Nē, zini, tur, tas ir man tā kā, kā aiziet uz Brian Adama koncertu. Klausies, nē, tu pārāk, mēstīgi spēlē soli. Nē, kaut ko švakāk. Es domāju, mēs tajā reizē izpilnījāmies šo komentāru, tāpēc, ka mēs ar Līvānu teātri uztaisījām sev Maiciņas Nacionālais teātris. Un to daudzi piefiksēja un uztvēra kā Latvijas Nacionālo teātra parodiju, ka mēs no sērijas cenšamies līdzināties viņiem. Bet nē, cilvēki ir stulbi. Nacionāls, ko nozīmē nacionāls? Tad latvisks. Jā. Patriotisks, vietējs, lokāls, par Līvānu. 75 gadus vienā kultūras namā strādājam no 50. gada. Tas ir nacionāls. Mēs nekādā ziņā taču neizmantojam, ka mēs esam lielais. Stulbi cilvēki. Vajadzēja rakstīt lokālais teātris. Un kurā brīdī tad nacionālais teātris ir nopelnījis šo vārdu autortiesības, ka nedrīkst vietri izmantot. Smieklīgi. Un tad mums tā kā visi, gan sabiedrībā, ne visi, bet daudzi salīdzināja, kāpēc mēs tā darām. Bērziņam sakāpis galvā un kas tur vēl. Bet mēs tā kā domājam, liet pupās. Protams. Tad jau viss kārtībā. Nacionālais. Ir jau brīži, kad tu kā sakāpinies. Zini, tas uzceļās spiediens. Bez ambīcijām, kur tiks dzīvē tālu. Protams, tur... Ja nebūtu ambīcija, tu šeit nesēdētu. Tas ir tavs augstākais punkts. Pagaidām. Laikam šodien vajadzēs nosinēt. Vienas pudeles pietrūst. Vienas pudeles. Bet kas ir, teiksim, tas, kur tu gribētu ar teātri? Cik tālu aiziet, teiksim? Es esmu diezgan augstu aizgājis. Nedrīkst pārkāpt to profesionālo to latiņu vai tajā dīķi iekāpt. Kur tad pamat ir teātris par... Šobrīd mums bija tā, ka mēs aizpagājušajā gadā pareizāk skatējām. Mēs tikām starp 10 labākajiem Latvijas teātriem finālā teātru skatu. Skatē. Tas nozīmē, katru gadu notiek reģionu skates. No reģionu skatēm izvirza 10 labākos uz Rīgas finālu. Un būtībā Latvijā ir kaut kur 450, 460 teātri. Tad iedomājies tādā konkurencē, mēs tikām tajā 10. Mēs aktieri meklējam klipā. To skatās žūrija no sākuma vietējā skate, kuru atlasa no novada labākos, palaiž uz reģionu, no reģiona uz Rīgu. Un tajā reizē mēs dabujām to, tikām iekšā tajā 10. Protams, tur varētu padiskutēt ar žūri un pastrīdēties, jo mums iebāza. Ar žūri, kas ir pro, meistari? Pro, jā, kas ir režisori, teātri kritiķi un reāli mums vērtē tādi paši cilvēki, kā vērtē skatuves naglu, jeb spēlmē nakti. Un tas tā interesanti. Pagaidām, tas sanāk, viņi tagad novērtē jūs dabūjat kaut kādu tur pakāpi vai ko. Ko to stāvēt, tas dod, to arī ko darīt, to arī braukāt visiem teātriem. Pirmkārt, kas ir pirmkārt, tas ir tāds prestiža jautājums. Ja? Arī. Un tas ir prestiža jautājums. Tur reāli, tad tas ir teātris, kas kotējas valstī, tā kā no labākajiem. Tas palīdz pārdot to savu, to izrādi, teiksim, cik pirmkārt arī tas apmeklējums mainās momentā. Jā, tomēr momentā. Man tā likās, ka Latvijā ir tās mazās balvas, visas viņas tomēr dod to tam apmeklētājiem to ideju, ka, tas ir labs. Šitie bija gada izrādi. Zelta brošūra viņam. Brošūra. Un mēs tajā reizē tā kā nesasniedzām to maksimumu, tur attiecīgi daži žūries locekļu dēļ, bet mēs dabujām es dabūju labākās režijas diplomu, un 2 aktieri man dabūja labākā aktieru darba diplomas. Tā kā mēs ar 3 diplomiem aizbraucām mājās, un tas ir neslikti priekš mūsu mini pilsētiņas. Un es domāju, vispār Līvāni nav nekāda mini. Nav jau nes tik mazā. Kādēļ to neņemam vērā? Mēs gribam domas... Tu viņiem šito pasniedz to tehnoloģiju, kā tas saucās, kur te jāiejūtās, ja tu gribi būt tur Marilina Monroe domā, kā Marilina Monroe, kā tas saucās. Tās 2 teātra skolas, Krievijas. Viena ir Čehovas skola, otra ir Staņislavska. Tu viņiem šito... Zin kā ir, mums amatieriem ir viena nelaime. Mums atnākot uz mēģinājumu ir Evda vai ātrāk. Un ja varētu tā kā tikt galā ar šo problēmu, kas ir, jo tāpēc viņi nemaksā nevienam algu, tas ir brīvais process, viņi bauda šo procesu, es ceru, ka bauda. Un attiecīgi tu nevari baigi viņus spiest, tā kā, davai tagad stundu mēs strādāsim ar aktieru meistarību, un tad 2 stundas vai 3 mēs strādāsim ar lugu. Tas traki ir. Mēs jau tā pie lugām 3 stundas strādājam. Bet kas tad viņus motivē nākt uz, viņiem patīk pašas pausas, viņiem patīk skatuves lava, ko viņi gaida, jo naudu jau to... Redzi, kas ir tajā brīdī, kad tu esi uz skatuves un tev tavā pirmajā pirmizrādē skan aplauss un tev nes ziedus.
Tas ir tāds adrenalīns, ticiet man, tas ir tāds uzreiz bažas nesus pirmizrādē. Tas ceļ uz augšu adrenalīnu. Pēc pēdējās. Uz piena pakata. Lūk, un tad tas dod tādu stimulu. Plus vēl tev ir foršs kolektīvs. Vismaz mūsu gadījumā mums viņš ir foršs. Man liekas, tas ir noslēpums lielākais. Tu vari vakarā satikties un kāpēc jau tie cilvēki nāk uz tiem pašdarības, ja tev ir kolektīvs, kas, man liekas, ar kuru tev, nezinu, rezonē kaut kādā veidā ziņā domas. Līdzīgi domājoši, kā saka. Līdzīgi domājoši, jā, ka jūs varat pasmieties par vienu joku. Tāda normāla sociāla nelabvēlīga ģimenīte. Tās jau pašas labākās. Vienā nozarēs pasitušies. Bet, kad mēs meklējām kaut kādam klipam cilvēkus, mums baigi saka, nē, es nevarēšu. Mēs meklējām, mēs meklējām Deep Inside, ka mēs filmējām. Vairākas esam meklējuši, mēs jau atmetām ar roku. Ja zvani amatieru teātrim, es tā kā laikam nē. Es kameras priekšā, nē. Jā, tas ir tā. Kad visi tā kā arī, neprasījām tādiem, kas tad, nezinu, iesācēji vai bailīgi vai kā, bet tiešām ar tādu pieredzi cilvēki, gan dzīves pieredzi, gan skatuves pieredzi. Vai jūs vienkārši tajā reizē neaizdomāties, kad negrib par jums vienkārši filmēt? Varbūt, bet ne jau visi. Es domāju, ka tas ir, jo mēs pirms gadiem... Tas nav izslēgts. Nē, tas nav izslēgts. Kad mēs to filmējām, es domāju, ka mēs jau tāpatās, kas tam mēs bijām tādi, kaut kāds ansamblis, kas kaut kāds... Bet mēs arī nesaucām nekādu baigi dižotu. Nē, skaidrs, ka nesaucām. Vienkārši mums tā ideja bija tāda, ka, ja taisīt video klipus, tad izmantot vietējo resursu. Jā, pareizi. Ir iespēja, piemēram, tam šis podcasts, es zinu, kur problēma. Mēs uzreiz nepateicām ciparu. Bet es jau arī gudrinieki, tomēr vērtība viņiem ir. Mēs tikai piedāvājam YouTube uzskatīto slavu un laikus. Skatījumu un laiku mēs visu varam piedāvāt. Labi. Cipars visu maina. Arī amatieriem. Visu var nopirkt par naudu. Visu var nopirkt. To nevar nopirkt par naudu? To var nopirkt par daudz naudas. Reiz 2. Jā. Kas jums būs tagad aktieriem šitiem teātra kopaitavai? Topiskai nacionālajai. Nacionālajam Līvāna teātrim. Jā. Bet labi skan LNT, jā? NLT? LNT. Jūs redzam, tas nav tas. Tad jau attiecīgi arī Latvijas LNT vajadzēja arī izņemt ārā vārdu nacionāls, tāpēc, ka viņi taču ir aizskāruši Nacionālo teātri. Viņa bija neatkarīgā? Jūs varētu būt neatkarīgais teātris. Naturāli neatkarīgs. Naturālais. Dažreiz tā šķiet, ka mēs esam neatkarīgs, bet tik pa laikam tad pamostās jūtas direktoriem un iedot mums arī kaut kādu finansējumu. Būtībā tā ir tāda eksistēšana. Īpaši amatieru teātriem, ja deju kolektīvs un folkloras kopa, viņiem ir kaut kāds tāds lielāks atskaites punkts, kas ir Baltikas un dziesmu svētki. Viņus vismaz apģērb. Tāpēc, ka tad teātris tāds, kas tu no šitiem? Un tad es vienmēr teicu, iedodiet man tos 5000, ko iedod deju kolektīvam, vai pat vairāk, ja? Lai vienu kolektīvu apģērb 16 pārus, 16 cilvēkus, kaut kādas 10 pakas vajag, ja? Es saku, iedodiet man vienreiz tos 10,000, es viņu sadalīšu 10 gadiem, man būs kapitālas 10 izrādes, ja ne vairāk. 16 cilvēks apģērb 10 pakas maksā? Jā, tautas tā. Dolce Gabbana, jā. Vietējā Latvijas Dolce Gabbana. Sapotiem 4 līdz 6 centiem savācās tik tā, un tad, jā, tas ir kosmiski. Tāpēc, ka tur ir audumi atkal, viss tur kaut kas ir, jā. Dārgi, tas visu roku darbs. Visi to nestaisa. Arī, jā. Tā lieta, ka rindas ir, un tas jau pats nevar uzturīs. Ja audē vai šuvē, kas viņi ir, to cik viņi ir, tik viņi ir šeit. Bet kas jums tagad mēs taisam... Plikā izrādi. Kārtē izrādi, kas varbūt nepatiks kādam. Jūs neesat degās galvenieki klienti. Mēs esam ļoti izķemmējuši Humpalas vienmēr, bet šoreiz mēs esam prātīgu domu dzīvojuši. Mēs esam iepriekšējās sezonas pirmizrādi spēlējuši apkārt pa kultūras namiem un piestādījuši rēķina kultūras namiem. Tā kā to dara daudz teātri, kas ir bišķi augstāk par parastiem teātriem, par mirstīgiem teātriem. Tad attiecīgi mums arī ir parādījies šis variants, ka mēs neesam tik slikti, lai mēs nevarētu pieprasīt par mums kaut kādu samaksu. Un tad mēs paņemam kaut kādu minimālos 200 eiro, piemēram, par izrādi tam kultūras namam, kas mūs aicina, un mēs viņu liekam zeķē. Mēs esam sakrājuši naudu, labi daudz, un tad šoreiz mums degas pakalpojumi gandrīz nebūs jāizmanto. Mēs būsim apģērbušies, pirmo reizi būsim apģērbušies Temu, Sincajā. Tā kā man šoreiz būs kostīmi, reāli kostīmi. Tas ir kruti, ka nav. Kaut gan iepriekš arī Humpalās salasīti kostīmi nav slikti bijuši, bet vienkārši šoreiz tiešām būs pēc visas būtības. Esam bijuši un esam slaukuši un maisiem nesuši un tā. Teātrim īstenībā ir 7. decembrī pirmizrādi.
Vadims Koršs atsaldētais stāsts par ledu iesalušu ebreju, kuru atlaidina 2010. gadā, un izrādās viņam ir dzīvības pazīmes. Nevar saprast, vai tas ir alkohola un glicerīna iedarbībā, vai vēl citas versijas ir, kāpēc viņš ir izdzīvojis, bet viņš nonāk mūsdienās un attiecīgi vēl sazīmē viņa radus. Viņu atsūta atpestī uz radu ģimeni pie savas mazmeitas, kuru viņš uztver kā māti, tāpēc, ka viņa ir ļoti līdzīga viņa mātei. Un šī ģimene iztēlojas, ka viņa ir 1907. gadā, kad viņš nokļuva šajā avārijā un iesala ledu, un tad visa šī ģimene cenšas pakārtoties šim vienam ebrejam, lai nopelnītu galvenais 3 miljonus, kurus piesola valsts. Jā. Viņi absorbēs savu vectētiņu. Protams, pārpratuma galā, un skatoties vieni žīdi, jā. Un tas ir kā tāds normāls. Žīdi vārdu izmanto tā normāli, vai? Es zinu, ka varbūt kāds teiks, šo vārdu nevar izmantot, bet palasiet Blaumani. Latviešiem tas ir normāli. Un arī es runājos tagad nesen ar vieniem latviešu ebrejiem, kas dzīvo Ņujorkā. Viņi pie mums brauc uz Prēļiem. Viņi teica, ka vārdu žīds izmantot, tas ir ok, ka tas nav nekas aizskarošs. Afišās varbūt nelietot, lai nesagaidītu komentāru miljonus, ka kā jūs tā pateicāt, bet visu mūžu tā viņi ir saukti, un Latgalē īpaši par žideņiem, un tas nav nekad bijis tāds aizskarošs. Jā, čigāni ir tas pats. Tā kā, tas ir tā specifika tāda, ka mums ir pēc pandēmijas mums ļoti čīkstīga sabiedrība par jebko īstenībā. Mums sabiedrība vienkārši ir ļoti sensitīva tādā ziņā, ka beidzot var kaut ko uzrakstīt. Vienalga, ko tu pateiksi. Vajadzēs uzrakstīt kaut ko tādu. Par jebkuru tēmu beidzot es varu uzrakstīt. Kur var rakstīt komentārus par tēmu? Vispār man ir retorisks jautājums. Es to bieži vien jautāju citiem cilvēkiem, ko satieku kādos ierakstos vai arī intervijās. Jūs esat pamanījuši to brīdi, kad visas šīs pensionāres pārvācās ar pelargonijām no draugiem.lv? Uz Facebook? Uz kuriem? Jā. Kas tā bija par dienu? Lūdzu, pasakiet. 14. Kurā dienā viņas salika visu čemodāniņā, devās uz jauno platformu, kur neko nesaprot? Tur bija kā 100 punkti sākumā. Viena pārvācās, kas bija līderīte. Vietējās kopienas līdere. Tagad runāsim no viedā ciema. Informācijas vakumā, jā. Tieši tā, tu neko nezini, tu iedraugos, tur moņa nav bijusi 3 dienas. Maš nomira. Nevar saprast, nomira vai faisī. Pie baznīcas satiec pārējās. Tās saka, ka Facebooks kaut kāds. Iesako, iečeko. Nezinu, tur, piemēram, tur kaut kāda, grieta, piemēram, tur ielogojas, ka viņi tur Facebookā, ka viņi ir bijusi, teiksim, tur Romas katoļu baznīcā, uzreiz. Jā, obligāti viss jāliek. Vēl jāpadalās ar tavām profila bildēm. Tu ieliec jaunu, un tur viņu padalies. Kāpēc padalies? Es vēl projām nav zināms šis jautājums. Kāpēc sveši cilvēki dalās ar manu bildi savā timelainā? Nav saprotams. Tas var uzlikt, ka nevar šērot. Ak, jau, lai dalās, vairāk laiku būs. Bet redz, ka tie laiki arī tur. Redz, bet tas ir tāda atbilde par to, kāpēc raksta. Tāpēc, ka ir platforma, kurā ir pieraduši, ka ir obligāti jāizsaka viedoklis. Nezinu, man tā nav. Nē, mēs esam cita paudze, bet ir kas domā, ka ir jāraksta par to, ka šodien biju slimnīcā. Bez galvenais, bez galvenais. Tad viņi raksta, kas noticis. Garš stāsts. Bet es pats centīšos aprakstīt. Un tad bez komentāra viss saraksts, kā viņa nokļuvusi slimnīcā. Bez garumzīmēm, bez punktiem, komatiem. Jā, un tas ir traki. Garumzīmju vietā 2 pieņems. Un tā man liekas tāda socializēšanās. Ja tu mājās nevar izbļaustīties ar savu veci vai ar saviem bērniem, tad tu apsēdies, arī varbūt tā veča viņai nav, un tad viņas sēstās klāt pie tā posta un raksta. Nu jā, nav jāgas bļaut, ja necir. WhatsAppā uzrakstīja viņam. Nu lūk, tas ir tas trakākais. Viņam podziņa telefons. Kas tu ir? Kur tu darīt tagad? Īšu Facebookā. Jā, tieši tā. Vai viņš ir pie kaut kāda, nezinu, tur... 3 minūtes mums vēl ir veselis. Jā. Nu labi, es zinu, ka man tāda ideja radās prātā. To es nošpaku vienā citā podkāstā, ko mēs varētu kā tradīciju uzsākšu ar šo pirmo raidījumu. No ko tu nokopēt gribi? Jā, nokopēsim vienu plaģiāts.lv. Plaģiāts.lv. Tu nezini, kas ir nākamais viesis mūsu podkāstā. Mēs zinām, bet neteiksim. Jūs arī par mani nezinājāt? Nezinājām. Bet mēs arī nevienam neteicām. Bet tu vari izdomāt vienu jautājumu, ko uzdot nākamajam viesim, nezinu, kas viņš ir. Jautājums varbūt par jebko. Un mēs to jautājumu uzdosim viņam. Un tad viņš varēs atbildēt. Vai viņai? Vai viņai, jā, mēs īsti nezinām, kas būs. Vai viņš vai viņa jums ir dažādi viesi. Bija tās raidījums viņš vai viņa. Nākamajai personai, jā, kas jums te būs. Labi, tad jautājums varētu būt...
Cik tev augam? Nākamā persona, kas būs šeit podkāstā, lai nodzied Tas nav jautājums. divas. Nē, tas ir tā kā challenge. Ok, labi, challenge, labi. Nē, nedzirdēs. Davai jautājumu. Nu, kā būtu skaisti, ka neatnāk kāds bez balss un dzied. Es sēdētu, plaudētu. Kā no Augusta hītiem jaunākajā Pēdējā albuma singu vienīgo. Jēzus māti. No jautājumu kaut kādu izdomā, jā, tad nezinu par... Par kapu svētkiem. Vai visi Par kapu svētkiem. Vai par kapu svētkiem kaut kas, jā. Kaut ko tagad tādu normālu vajadzētu, lai nebūtu stulbs. Nevajag normāli. Nav obligāti. Nav stulba jautājumu. Absolūtu kefīru, kā saka. Kefīrs vai piens? Pirmais, kas nāk prātā. Labs jautājums. Es pat īstenībā šokā esmu, ka nevaru izdomāt jautājumu. Labi jautājums. Ja tev būtu iespēja mainīt kaut ko savā dzimtajā pilsētā, tad kas būtu tas, ko tu mainītu? Labi. Jebko, principā, jā? Jebko. Nu, tas tāda viena lieta. Daudz lietas nevar. Viena reāli konkrēta lieta, kas, kuru tu izmainot, varbūt varētu mainīt arī pilsētas. Šo vajag ierakstīt, lai pēc tam Garu. varētu. Tak mēs ierakstām, ja kāds rekur mikrofons ir. Tad mēs tam atskaņosim, jā? Lejpūga nospīsta. Pierunāja. Labi, draudzi. Nu, davai, Paldies par nesaturīgo sarunu. Par neko un ar kaut ko. Mums tāds mērķis ir, ka dzīvā saruna nevis intervijas ar tiem jautājumiem, tāpēc arī, jā, paldies tev, Katnā. Forši, ka jūs neprasījāt man, kāpēc es neesmu atradis sievu. Nē, es atradīšu. Kā redzēju, uzdosim jautājumu. Izslēgsim kameru, pirmais jautājums. Kas te ir, ko? Jā. Kur ir problēma? Lūdzu, jauna meita, jā, kas te ir? Paldies Dievam, ka tāda problēma nav. Es kā vienā pēdējā koncertā teicu, es zinu, ka ir tāda lieta, ko sauc par prezervatīviem. Atomordos metās kundzes gados. Un līdz ar to nav problēma. Nav vienkārši problēma. Metās visu tomēr, jā? Metās. Tās vispār ir crazy. Tās kundzes, man liekas, ir tās strakākās. Tās ir jukušas. Viņām šķiet, ka viņas ir sorry, dāmas. Jā, ka viņas domā, ka man tiešām ir izmisums dzīvē. Bet mēs zinām, ka viņām ir visgaršīgais bots. Man liekas, ka tu teiksi, jo ir tāda lieta preīļī. Kas preļiem vainas? Nē, tu tā sāki preīļī. Tas ir, tā ir kā Vīlies. Jā. Vīlos. Preļivatīvs. Preļi. Lielākais lamuvārds pirms vēlēšanām preļi var, bet man liekas, var jau arī. Tā visa Latvija. Kas tik nevar? Tie, kas grib, tie var. Tieši tā, kas pārējie, kas negrib, tie nevar. Amati grib sist pušu, kā saka, lai sist sānā Nacionālos. Jā, un tad pamana visi vēl apvainojās beigās. Jā. Nē, man patīk rīznieki apvainojas īstenībā. Jā, tas ir forši. Ļoti tāda uzvaras sajūta. Tas nozīmē to, ka viss ir pareizi. Labi, 8:01. See you later, alligator. Jā. Halo. Uzreiz visi cilvēki.